Redzēt, piekaba mazliet slīpumā ir pa labi. Nu, tā kā tā puse zemāk ir. Līdz ar to grūti uzbraukt jebkuru tehniku. Kaut kādi traktori lielām riepām. Viņi visi šļūts nost. To es no pieredzes esmu iemācījies. Ka, ja piekaba stāv slīpumā, tad, lai kā tu censtos taisni braukt, tā tehnika tiecās iet uz to virzienu, uz kuru ir slīpums. Bet es domāju, ar smago mašīnu nebūs tā, būs ok. Viņš uzbrauc baigi ātri, es jau necerēju, ka kāds to manā vietā darīs. Un gatavs. 33 minūtes logbukā rāda, kopš es apstājos šeit. Smagais ir virsū, pieāķēts, gūsneks ir pieāķēts. Principā esmu gatavs braukt. Pilnīgi aizelsies esmu no tā, cik tas ātri viss notika. Un, kad līdz atnesa man dokumentus, ļoti laipns, novēlēja, lai man labs brauciens drošs. Viņš ir pēc avārijas, iespējams uz kādu remontu darbnīcu sūtīs vai ko, es nezinu īsti. Bet jāpārliecinās, lai te nekas neaizlido pa gaisu. Kaut kāds bungee gumijas tās uzmetīšu virsū, varbūt te tām durvīm, lai viņas man nesāk te kaut ko virināties pa ceļam, bet viņš ir, nezinu, vai gulējis uz sāni, iespējams, vai kaut kur ielicies. Lūk, turs bumpers, spāns, mazliet ir cietis. It kā gatavs braukt esmu, uzcēju pāris gumijas, lai tās durtiņas man te nevirinās pa ceļam. Ja šo es aizmirsīšu noņemt, tad noraušu, braucot nost. Cerams, ka atcerēšos. Šeit arī, īstenībā, ziniet, es domāju, normāli. Gan jau nevirināsies. It kā gatavs braukt. Jādod grīdā uz Kanzasu. Tā vajadzēja apskatīties, pa kādu ceļu braukt. Navigācija ved baigo riņķi. Pa ceļiem, pa kuriem īsti negribas tik tālu braukt. Jo šodien ir trešdiena, rītdien, ceturtdienā vajadzētu viņu piegādāt šo kravu. Tāpēc apskatījos un izdomāju braukt pa tādu diezgan ekstrēmu ceļu, bet, nu, vajadzētu būt visam ok. Neizskatās, ka tur kaut kāds sniegs šobrīd ir, bet, nu, nacionālai parki un kalnu pārējais tur būs iespaidīgas. New Mexico, Colorado, baigais valnis. Tā man tā piekaba neaizķersies. Aizķersies. Jau aizķērās. Ok. Noteikti pafilmēšu skaistus skatus. Tādiem vajadzētu būt. Iziešu uz nelielu risku un braukšu pa ceļu, ko navigācija man nepiedāvā. Nu, smago mašīnu navigāciju. Braukšu pa pašu izdomātu ceļu. Vajadzētu būt ok. Tad jau redzēs, ceru, ka man ir taisnība. Nu, protams, uzgriežos uz ceļu un jau viss te aizlidoja pa gaisu. Šīs durtiņas vispār bija piesējis. Viņas bija, man liekas, piesējis. Arī nebija nemaz. Es tagad neatceros. Tā pat saiti kaut kāda ir. Varētu šo pašu saiti viņu piesiet. Tikai es kā lai viņu aizāķē, varbūt es šejiens.
esmu atbraucis līdz mazai pilsētiņai, nosaukums Čama. Tas ir diezgan raksturīgi, ka šādas indiāņu rezervāta pilsētiņas ir ārkārtīgi nabadzīgas. Jo, viss te izskatās diezgan tāds nolaists. Tālāk es braukšu pa štata nozīmes ceļu, kas man ievedīs Kolorādo. Kaut kāda iemesla dēļ navigācija man tur nelaiž. Es nesaprotu, kāpēc. Es nekādas zīmes neredzēju. Es tur neizskatās, ka tur kaut kādi tuneļi vai kas būtu, vai kaut kādi svara liegumi, vai garuma liegumi. Ja tādi būtu bijuši, tad zīmēm būtu jau jābūt šeit, šajā krustojumā. Ja es brauktu uz dienvidiem pa šo ceļu, uz turieni, tad varētu aizbraukt pa kaut kādām 2 stundām uz pilsētu Los Alamos. Tā ir pilsēta, ko uzbūvēja, lai zinātnieki var izgudrot kodolbumbu pirms vāciešiem. Un, kad Roberts Oppenheimers izgudroja to kodolbumbu, viņu izmēģināja klājumā netālu no Las Cruces, kur es biju vakardien, starp citu. Neizskatās, ka arī tā vieta ir vaļā. Tur kaut kāda vietiņa izskatās vaļā. Sandviči. Kaut kā gribējās kaut ko nopietnāku pa kaut kādu sandviču apēst. Izskatās, ka viena vieta ir vaļā. Kaut kādi tako. Es gan negribēju meksikāņu ēdienu šodien, jo vakar jau ēdu. Bet nav jau variantu. Vai arī kabīnē kaut kas jāgatavo, bet es kaut kā biju sagatavojies ēst. Kādā vietiņā ieiet. Laikam šajā pilsētā vispār nekas nestrādā. Baigais kāpums. Te ir Kolorādo robeža, neko zīme sniegā. Archuleta County. Foršs ceļš, bet baigais kāpums gāz grīdā jau minūtes 10. Augšā iet tas ceļš ar pašu maliņu. Te būs baigais arī uz 180 grādiem tāds aploce. Laika pa laikam ir dzelzceļš, bet tas vispār šaursliežu izskatās. Jā, riktīgi šaurais kaut kāds. Tik traki, te tie 180 grādi kartē izskatās daudz asāk. Kartē izskatās tā. Realitātē knaps līkumiņš. Nes sniegu mazliet.
pretī. Šeit būs pārīts to matu adatu, savukārtos līkumus, kur ir uz 180 grādiem. Kopumā braukšanas apstākļi, es pat teiktu, ļoti labi sauss asfalts, vietām vējš uzpūš. Kalna augšā tur būtu vējš baigais. Tā nekas, ceļš ir plats. Manuprāt, pilnībā piemērots smagajai mašīnai. Tālāk gan izslēgšu motoru bremzi. Šis ir pats asākais līkums visā tajā pasākumā. Piekabi iet pa pretējo joslu, bet, ja baigi vajadzētu, varētu arī sadalīt to ceļu pretī braucējiem. Kalnu pārējie ir pieveikti, nekas tur vispār nebija, ļoti labi braukšanas apstākļi. Nākamā pilsētiņa, otrpus kalnam, ir Antonito, kurā es ceru tomēr dabūt kaut ko paēst, jo es esmu jau ļoti izsalcis. Bet tas vēl nav viss. Man ir priekšā, es esmu iebraucis tādā kalnu ielējā, apkārt ir tikai kalni Kolorādo. Un man būs jārāpjas pāri tam mazulītim tur. Mēģināšu piezūmot. Tām kalnam, nu labi, ne jau pār viņam jālien, bet gar viņu būs pārēja. Un tur es domāju, ka būs interesanti, jo kartē izskatās, ka tur tas kāpums ir daudz nopietnāks nekā tas, kādam es tagad līdu pāri. Dutch Mill. Bija tas restorāniņš, kā holandiešu dzirnavas, bet tur Holandi nekāda sakara. Paņēmu vēl burkānu kūku izņemšanai, kaut kad apēdīšu vēlāk. Bet tagad gan jādod grīdā. Jānobrauc jau šodien kaut kādas 4 stundas. Rītdien noteikti jāpiegādā. Ko viņš man bauro, ka dzese trūkst, ja te ir pilns? Es jārā brauc un pīkst vienā laidā, tā kā motors tūlīt uzsprāgt. Jāpielej. Viņam zūd te kaut kur dzesi, man liekas, no šīs caurules. Reku šī caurule tur apakšā ir noliešanas skrūve. Nu jā, rekur arī iepilīt. Tā caurule maksā kaut kāds 7 vai 8 sotaki. Vienkārši caurule ar skrūvīti. Kenworth centrā. Nu, galīgi siestā sagājuši ar tām cenām. Un tur rītni sačakarēta tai skrūvītai, tur viņi jau bija uzsēdināti uz kaut kādas līmes. Bet tā kā man tur taisīja kaut ko smagai, viņiem vajadzēja liet ārā dzesi. Un mehāniķis tur uztina to kaut kādu izolējošo lentu. Nu, hermetisko. Bet tāpat tur tā, nu, pa turien arī nāk tad dzēs. Reiz 3 mēnešos kāds puslitriņš. Litriņš varbūt jāuzlej. Nu, kur te lai es ielēju, ja viņš ir pilns līdz malām, tas bačaks. Stulbums kaut kāds. Brauc un pīkst. Uz nerviem krīt tā pīkstoņa. Burgers bija ļoti garšīgs ar sēnēm un ceptiem sīpoliem. Es biju tik izsalcis, ka es viņu 3 kodienos vienkārši, man liekas, apēdu. Nu, viņš bija baigi labais. Paķēru vēl desertā kūkas gabaliņu. German Chocolate Carrot Cake saucās. Tam līdzīgi rēķins $20 pa tādām pusdienām ar padzerties un ar kūku. Manuprāt, tas nav dārgi.
pavisam maldīgs man tas priekšstats bija par to, ka te baigā pārēja būs. Nekas tāds īpašs nav. Tagad es rāpjos kalnā, bet, viņš ir lēzens un smagais skrien kā vējš. Līdz ar to nekas te vispār ekstrēms nav, kā es biju gaidījis. Asfalts sauss, ārā nav augsts. Kārtībā. Nepaspēju šim tik garām pārdzīšanas joslu, kāpēc viņš tik lēni brauc, es nezinu. Baigi lēnu. Drusciņi pietrūka, varēja viņam tik garām, jo tikko bija dubultā josla manā braukšanas virzienā. Kā viņš tā sabijies, kāpēc tik lēni jābrauc. Kā ir, tā ir. Laižos lejā no kalna grēdas. Šī kalna pārēja nebija nekas tāds pārāk ekstrēms. Drusciņu vējš pūš. Un ar to arī noslēgsies kalnu apvidus, kalnu laika zona. Un tā teikt rietumu, tā dabas, teiksim, skaistie skati. Jo pārējā Kolorādo daļa uz austrumiem no šejienes ir klajums. Tāpat Kanzasa ir vienkārši viens liels klajums, tur nekā nav. Atbraucies vakardien līdz Kolorādo un Kanzasas robežai. Palikušas logbukā bija kaut kādas minūtes 5 un stājos pirmajā ciematiņā malā. Sharon Springs saucās apdzīvot vieta. Nobraucu vakardienas kaut kādas 630 jūdzes, priekš tā, ka tas ir pa kalnu ceļiem. Tas ir diezgan labi, diezgan vēss rīts, kaut kādi +3 grādi. Plānoju šodien piegādāt to kravu. Vajadzētu paspēt līdz viņa darbdienas beigām. Palikušas vairs ir kaut kādas 420 jūdzes, ko es plānoju vienā stiepienā aizbraukt. Es te ielīdz zem riteņiem. Jāiztries prom pirms pārbraukt pāri. Varbūt pats jau aizlaidās. Reku sēž. Blin. Aizlaidies jau. Neredz. Kaut kur jau aizlaidies. Kur viņš ir aizlaidies? Negribās nobraukt. Cerams, ka viņš nav vēl zem kaut kur piekāpis stīlītis.
Šis darbs prasa drusciņu plānošanu. 41 minūti ir pagājis, kopš es apstājos pie sūkņiem, iepildīju pilnas bākas, defu šķidrumu, nobraucu malā, aizgāju pa punktiem, nopirku sendviču, vistas, abolu tādu pīrādziņu, kafiju pa brīvu, dušu pa brīvu, paspēju vēl nomazgāties atpakaļ smagajā, izkārt vieli, lai žūst atpakaļ uz ceļa. Un tāpat vēl plānoju šodien izkrauties. Esmu jau gandrīz klāt. Pastāvēšu šeit, lai viņš nogriežās pa labi. Lai viņš apakaļ galu man neaizķer, lai nesaduramies. Tāpat sarkanais deg. Nav tik traki. Daudz vietas viņam tur bija, lai nogrieztos. Lūk, kravinieks ir sasniedzis savu remontu darbnīcu, kur viņu sataisīs tas bojājums. Taisīs krāsos visu un darīsies. Esot bijis apgāzies uz sānu. Un te es esmu. Jāsaliek kopā mans konstruktors. Un principā ļoti veiksmīga diena. Steigties īsti šodien nebija kur, tāpēc, ka man ir tepat netāli 65 jūdzes no šejienes ir iekraušanās rītdien. Un kā rakstīts kravas apstiprinājumā, ka 10 no rīta tā iekraušanās. Līdz ar to steigas nav nekādas. Ja es rīt izkrautos no rīta, es tāpat līdz 10 būtu ieradies tajā iekraušanās vietā. Un krava iet uz Floridu. Nekā cita nebija. Tā kā braukšu mājās, 2 dienas. Izkraušanās ir pēc pieraksta otrdienā ar celtkrānu, kaut kāds kondicionieris kraus vai kaut ko tam līdzīgu. Līdz ar to svētdienu un pirmdienu es varu padzīvoties pa mājām. Forši arī it kā. Nu, lūk, nākušajā dienā uzkrāva man šādus te 2 lielus skapjus. Nezinu, kaut kas kondicionieris saistīts varētu būt. Viņi drusciņi ir pa augstu, bet drusciņi. Pastīsies, vai es varēšu dabūt piekabi lejā. Viņi ir tik viegli, ka viņi pat neiespiež to piekabu uz iekšu. Te tas kūkums ir un augstums ir 19,5 colis, lai gan parasti tiek uzskatīts 18 colis augstums. Nu, tur 1,5 coli tas vispār ir sīkums, bet pamēģinās pieregulēt to augstumu gan spilvenas piekabē, gan pārlikšu te to gūsneku uz otru režīmu. Nezinu, kā tas izskatīsies. Pastīšos. Es pirmo reizi viņam lieku to režīmu. Es pār nezinu, kas te būs. Varbūt viņš būs baigi zems. Nu ko? Skatīsies drīz. Priekš tagad ir riktīgi zema. Jāpastās, ko aizmugurē var izdarīt. Šitiem te vārstiem neesmu rīkojies šitai piekabē. Ja man svars starp citu rāda. Manual pull.
Es sapratu. Šādi pieregulē augstumu vai nu zemāk, vai nu augstāk. Un šāda apstāde ir. Pielēca man. Kaut kur tā. Protams, vispār vēl ir gaiss. Kaut kāds vēl bišķiņ ir spiediens. Baigi maz. Bet, riktīgs lowriders tagad ir. Labi. Bet, tāpat augstums laikam būs bišķiņ pa augstu. Kaž negribās kā oversize viņa vest. Jo tad tur atkal kaut kāda liegumi, neliegumi. Tennessee un kur tur vēl tā varētu šodien tālu aizbraukt. Ļoti zēmu ir. 16,5. Bija 19,5. Bet sagājis būs 13,5. Baigi labi. Piesiets ir godam. Šeit ķēdz cauri ausīm un savelk. Šeit pieliku kartoniņu, varbūt viņš aizlidos, varbūt nē. Vienkārši negribās, lai to krāstu tur skrāpētēm, skapim. Un šeit vispār man firmas darbinieks teica, ka jālaiž šeit pa šejieni saite, lai aizķer šo maliņu, bet tā īsti nebūs. Saite atbalstīsies pret šo sieniņu un noskrāpēs visu to krāsu. Tas ir ar garantiju, ka nokasīs visu to krāsu. Es izlaidu caur tām brusām, tā kā viņš teica, tā kā viņš ne pēc viņa instrukcijas krāvēja. Viņš te turās uz 4 mazām skrūvītēm. Katrā stūrī pa vienai skrūvītei. Būtu man samorezi. Es te iedzītu vēl dažas skrūvītes dēlī, lai drošāk. Bet nav man, nezinu, vai vērts par to stresot. Stāties kaut kur meklēt skrūvītes. Es domāju, ka viņš nekur nepaliks. Sēdēs viņš te. Pieskatīšu. Kaut kur apstāšos, pastīšos, kā viņš uzvedās. Sliktākais tas, ka spogulies neredz. Vai viņš tur vēl ir vispār, vai jau aizlidojis. Jo viņa skats būs aizsakts ar skapjiem. Viss. Sviestmaizītes jāuztais. Kafiju jāuzvāra un var dot grīdā. Vispār bez nekādiem ierobežojumiem. Augstums legāls. Tā kā es tur sakārtoju to augstumu. Un tad jau aizbraukšu rītdien mājās. Nekāda traucēkļa man nebūs. Vienīgais es mazliet pats sev iešauju kājā šādā veidā, izpildoties. Oversize pataisu par legālo, jo man pa oversize maksā krietni vairāk. Bet, gan jau kaut ko sarunāsim ar Bosmenu. Viņš jau vienmēr priecīgs ir pa manām praktisko piegājienu visām šīm lietām. Vienmēr tur paslavē, ka es tur kaut ko esmu izdomājis kārtējo reizi, kā vajag darīt. 36.46. How many more do you want there, Florida? Click that button there. We got 9 left. 39 downs at the money. Good mind here in the International. Floridā šobrīd notiek izsola. Klausos onlainā. 39. Sold. 13726 takes the first one. Palēto tur tie smagie 20. gada Volviķi ar 350, 550 tūkstoši jūču nobraukumu iet pa 29, 30, 35, 40 tūkstoši dolāru robežās. Sold for 30,000 buyer 13726 13726 and takes the next one, takes 47. How many more do you want there in Florida? Click that now. 820 and 30 Tā es nobraucu kaut kādas pāri pa 5 stundām bez atpūtas. Sāka gribēties ēst, sāku domāt, ko es varētu pusdienās uzēst. Braucu un domāju par St. Louisas ribiņām.
ribiņas St. Louisas gaumē. Kaut kāds īpašs pagatavošanas veids esot. Viņas ar to slavenas ir St. Louisa. Vismaz kulinārijas jomā ir ar to slavena. Tā es braucu un Siekals tek un skatos kartē, kur es varētu piestāt. Nav jau tā, ka smago visur var piebraukt, bet es atradu te vietiņu, kur nomest smago, kur var vismaz ar kājām atnākt. Barbekju vietiņu. Jau smaržo pa gabalu. Es domāju, ka būs labs. Imagine like 5,000 years out of the line, it's all like they're not Reku smagais. Tā kā St. Louis ir bēdīgi slavena ar savu kriminālo statistiku, visi ekrāni jānovāc no paneļa, lai nav tā, ka beigās izdauz logu kaut kāda telefona dēļ. Pie tam navigācija ir diezgan dārga. Šī konkrētā ir diezgan dārga. Nav jau grūti nolasīt viņu. In 3/4 of a mile, turn right on South Skinker Boulevard. Cerams tikai, ka es no šīs vietas vēl ārā tikšu bez piedzīvojumiem ar saviem kondicionieriem. Ja vien es jums varētu to smaržu pārnest caur ekrānu. Bet, dārgs prieks $25 bez tipa. Kartupeļu salāti ar sinepēm, asām mērcīti un garlika, ķiploka mērts un asā barbekju mērts. Labs. Labs. Nekad nav pārāk ātri, kā tad man var neveikties, ja visu daru tā kā es. Es sevi aprakstītu pats, bez spogulī stāv džeks, kurš izskatās tāpat kā es. Nebeigsies tas stāsts, pat ja jaun sāk šādu bezgalīgas pasaules. Griežos pats ap savu asi, dzīvoju uz acis, bet tāpat es prasu, vai tu redzi. To, ko redzu acis aizvarot, palieku tepat, pat ja prāts man projām aizlido. Kaleidoskopa vilni noķēru, lai pasārfot kārtējo mūža mirkli no malas varu pavērot. Laikam aizmirsu visu, tāpēc es tagad atceros. Laikam man laika nav visu, tā kā kavētos. Un tāpēc es ņēmu te visu, tikai kamēr dod. Atmiņai skroloju cauri, kā kameras attēlos. Atceros, kā aizmirst pārvilkt krēklu, ar ko peldējos tejas krūzē, jo tā man nav par seknu. Pēdējās dienas lūrēju, grieztos tā kā nezinātu to, ka vispār māku sarakstītas kādu treku. 20 reizes ap sauli tika šita nesmu. Daži cilvēki teica, ka šitais bērns jau ir par vecu, bet es jūtu spēku, kurš lielāks par mani pašu, tāpēc uzticos es tam, lai vai kur tas mani vestu. Reku es pa 2 colām tur kaut ko kreņķējos, reku čalītis bez aizmugurējām gaismām.
uzkrāvis furgonu veidu smago, vēl tā uzbraucis uz aizmugurējās platformas, ka viņam tur ir, es nezinu, kāds augstums. Un viņš brauc Nešvilē, kā reiz ir diezgan zemi tie pārvadi, un viņš kā reiz mēs braucam uz Nešvilē ap 2. Tā kā daži vienkārši čilā brauc, vispār nestreso par to augstumu. Reka viens aizgājis pa bremzēšanas joslu. Pirmo reizi redzu. Normāli. Tennessee. Brauc pa kalniem. Nu, man jau vispār es bremzes nelietoju. Man viegla krava. Motoriņš bremzē. Vispār pastaiga. Bet, nu jā, gadās arī tā, ka jāpieņem tāds lēmums stūrēt uz tām smiltīm. Pie tam šai vietā viņas bija kreisajā pusē. Palaid dziesmā atkal savu frajeri. Mēģina cept frī kartupeļus ar desu. Vēl viens cēliens un būšu mājās kaut kāds 3,5 stundas līdz mājām, kaut kur 1,5 stunda līdz Floridai varētu būt. Tikko vieglāk palika, esmu tā kā es. Laiks ierā salika, viegli panikas, tad vispār no tā liekā paliks. Tas kodols garozā un viss ciedās maliņas. Pretī gaismi, kas spīdināti kāds ar tālajiem. Te pretī ej, bet tas līmenis kāp līdzīgi paliem. Gala mērķis tika sākuma punkts pazudis ar galiem. Pārāk stipri pieķēries, tā kā vakardienas palieks. Kur tad bija tā kariet? Man jātik cauri tūkstošiem. Tie kā kamielis uz savas muguras nes dzīvi. Jā, viss, kas salien 21 grāms, jau uzlikt uz svariem.